Zini, kāpēc pēc saskarsmes ar dažiem cilvēkiem gribas ieiet dušā? Ja pavadīs visu dienu zivju tirgo, tu piesūksies ar zivju smaku, pat nekam nepieskaroties. Bet ieejot parfimērijas butikām, tu uzsūksi dārgu aromātu, neko tur pat nenopērkot. Ar cilvēkiem ir tieši tāpat. Vide vienmēr atstāja pēdas. Blakus tiem, kuri mūžīgi sūdzas, tu pats sāks koncentrēties uz problēmām. Blakus tenkutājiem sāks mazgāt kauliņus apkārtējiem. Turpretī to kompānijā, kuri domā pozitīvi, tiecas attīstīties un sasniedz mērķus, to automātiski sāks pamanīt jaunas iespējas. Vides ietekme darbojas spēcīgāk par jebkuru motivāciju. Tu neapzināti pārņem minu enerģiju, standartus, domāšanu, un tas notiek pilnīgi dabiski. Bet pēc kā smaržo tava vide? Pēc zivju tirgus vai pārsīgņi? Raksti komentāros, redzēsim, kur ir vairāk.